velospēdi šķiet neparasti, jo es nekad neesmu sapņojis, ka brauc ar tiem. Tiem jābūt īpašiem. Vajadzētu ielīst. Kad izkāpsim no lifta, mēģinājām telpa labajā pusē. Viņš tur ir, tad mums vajadzētu klusu. Apsveicam! Ak, Dievs! Man pēdējo velosipēdu nozaga no kāpņu telpas, kur es tos daudzus gadus glabāju. Tas bija pieslēgts, šķita, ka droši, tad es aizbraucu uz 2 nedēļām prom. Kad biju pamanījis, kad es atbraucu atpakaļ, tad gadās, bet par šo gan es parūpēšos labāk. Tā kā brauciens ir pēc 2 dienām, ir krietni pa vēlu, lai iegūtu oficiālu atļauju. Mēs redzēsim, kas notiks. Ar policiju viss ir skaidrs. Tā gribēs, lai visi krustojumi ir slēgti, kā arī velosipēdists pavadē policijas eskorts. Tas ir labi, bet tam jau ir par vēlu. Atbildība neatkarīgi no tā, vai piedalās 200 vai 2000 cilvēku ir liela. Mēs nevaram izvairīties no negadījumiem. Mēs neesam pārcilvēki. Bet mēs nevaram arī atcelt pasākumu. Es nesaku, ka mums tas ir jāatceļ, bet būtu prātīgi, ja šo atbildību varētu nest arī kāds vēl, lai atbildība rezultātos ar kriminālu apsūdzībām. Problēma ir tā, ka tad, kad mēs šo jautājumu apspriedām ar atbildīgajiem amatpersonām, tās pasākumu uzskata par īstu loģistikas murgu, gluži kā izdzīt aitas cauri pilsētai. Nekāda problēma. Pirms katra brauciena mēs vienmēr esam jutušies tā, it kā tūlīt pietaisīt biks. Vismaz es noteikti. 1706. 1706. Ja laiks būs labs, viss 2500 uzradīsies. Skaties, 2 jaundalībnieki. Jaundalībnieki katru minūti. Nakts braucienā dalībnieki brauc lielā pūlī. Tas ir kā Woodstock festivālā, kurā mēs jūtamies kā viens veselums, kā ģimene. Sākums, beigas un īstenas prieks tam visam pa vidu. Pagājušā naktī es domāju par to, kas Tour de Night īsti ir. Tā pamatbūtība nakts brauciens ir kā dabas spēks, kas pārpludina pilsētu un satiksmi. Tīra enerģija, minoties cauri pilsētai.
lietas, piemēram, naktsbrauciens, lietas, kuras tev un citiem patīk, tās vienkārši notiek. Tām nejauši uzduries un iekļaujies. Tās vienkārši notiek, tā nu esam šeit. 1% autovadītāji ir neapmierināti, bet pārējie 99% prasījuši. Melns, kāpēc tas netiek ielūgts? Es arī labprāt pievienotos. Daži uzreiz ieslēdz dzinējus, lai vienkārši pavarot garām braucošos velospēdu 100. Redziet, man nesagādo prieku. Es nekad neesmu piedalījies kādā maratonā vai es neesmu radīts pūlim. Es esmu kā kaķis, kas iet pats par sevi. Nevienmēr, bet tomēr. Kad es centos izdomāt, cik ilgi velospēdi man ir vajājuši, es atcerējos kādu situāciju no savas bērnības. Es sēdēju uz trīsriteņa, mēģināt izdomāt, kā jāminās, lai tiktu uz priekšu. Tā ir pirmā reize, kad es centos atrisināt kādu sarežģītu, nozīmīgu jautājumu. Tikai pēc daudziem gadiem es uzzināju, ka tibetiešu mūki ir izdomājuši, izmantojuši velospēdu kā meditācijas palīdzību. Braukt kalnos. Manuprāt, Igaunim braukšana ar velospēdu ir nozīmīgs veids, kā celt pašapziņu sociāli un pieņemamā veidā. Ļaujiet cilvēkiem darīt to, ko viņi vēlās. Viss nav jākontrolē. Mums tas jādara nelegāli. Amatpersonas prasa, kas, kur, kad. Mēs nezinām. Mēs negribam zināt. Es neesmu uztraucies. Vismaz līdz neieraudzīšu pūli, kas pulcēsies uz šī vakara braucienu. 3000 cilvēku cerams. Grūt pat iedomāties. Ceru, ka neviens nesavainosies. 15. kanāls, 16. Pārbaudē, 1, 2. Krustojumi nav slēgti. Nē, mēs tās aizšķērosim braucienu laikā. Uzraugi ir tie, kur cenšas rūpēties, lai brauciens noritētu droši. Tie aptur automašīnas, lai tās mums neuzbraukt krustojumos, kā arī citādi uzraugu šo braucienu. Mēs cerējām šeit satikt vairākus uzraugus. 25 bija pieteikušies, mēs reiķinājāmies, ka 20 varētu ierasties, bet mums ir 1, 2, puse nav ieradušies. Vai tas gan ir kas jauns? Mums jāvienojās, ko mēs teiksim. Kam? Policistiem. Tur nav ko teikt. Kurš atbildīgs? Es te atļauju. Paldies, es priecāšos par to. Aiziet. Es neteiktu, ka esmu apsēsts ar velospēdiem, bet es nestrīdētos pretim, ja kāds tā apgalvotu. Velospēds ir kā līdzeklis, gluži kā videokamera vai mikrofons, kas tiek izmantots, lai ierakstītu skaņu. Ar kameras palīdzību mēs mācāmies uztvert gaismu, ēnas un krāsas. Savukārt ar mikrofonu starpniecību mēs iepazīstamies ar skaņu un kustību pasauli.
Ar velosipēdiem ir līdzīgi. Tie ir tik neparstarpināti. Tieši. Mīties ir kā stampāt ar kājām vīnogas. Tas ir jauki. Tu pat vari nolādēt laikapstākļus to darot. Esmu pilsētnieks, kas vienmēr lūkojas uz notīrītu asfaltu. To, ko līdz uznāk pirmais atkusnes sezona man ir atklāta. Pie pirmās izdevības es dodos braukt ar velosipēdu, ko līdz asfalts vairs nav sasals. Pēc tam var atkal snikt, bet tas ir kā sadzirdēt dzegus pirmoreiz kūkojumu pavasarī. Kad mēs tikko sākām, labākajā gadījumā mums bija maksimums 150. Pagājušā gadā dalībnieku skaits sasniedz 800. Braucēji, tas ir iespaidīgi. Es atceros, kā mēs gaidījām citus, kas bija galvenai grupai pievienojušies agrāk. Un tie turpināja braukt un braukt. Mēs bijām pārsteigti ieraugot 200. Un joprojām nāca kaut vēl. Man sirds sāk daudzīties. Kā gan tik neliels cilvēks skaits spēs sagānīt tik lielu baru? Es pakāpos, mans rokas trīcē, un es domāju, kā gan esmu šeit iekūlies. 1, 2, 1, 2. Es zinu, ka tie, kur ir aizmugurē, nevar man pārāk labi dzirdēt, bet man šķiet, ka mēs esam pārspējuši pagājušā gada rekordu. Pagājušā gadā mēs kopā bijām 768. Bet šogad es domāju, ka mēs esam sasnieguši 1000. Pazvanīsim zvaniņas par godu tam. Tomas brauks pa priekšu, neviens nedrīkst viņu apsteigt. Es braukšu aizmugurē. Vai mums ir gaismiņas? Jā. Un kā ar zvaniņiem? Jā. Lieliski. Braucam. Klau, kurš pieskatīs aizmuguri? Cilvēki priekšgalā kļūst nepacietīgi, mums vajadzētu sākt braukt. Izbraucam. Esmu aizmugurē, man ir pirmās palīdzības komplekts. Kas noticis? Piedzeniet, mums ir jāizpild tukšumi. Vai kādus uzraugus priekšgalā? Vai jau redzat krustojumu? Gaisma, jūra, kas plūst mūsu virzienā, ir brīnišķīga. Vajag vairāks uzraugs priekšgalā. Esmu viens pats. Velns, priekšā sašaurinājums. Aizmugurē, kad šķērsosiet krustojumu. Aizmugurē esiet uzmanīgi. Ir izveidojušies liels stāvstarps, mums vajag uzgaidīt. Šeit ir gara mašīnu rinda, vai ļaut tām šķērsot? Jā. Pasak vēlreiz, lai tās brauc, piedzīsim. Pa kreisi. Mēs redzam krustojumu. Lai mašīnas brauc, nav nepieciešams nobloķēt ceļu. Mēs nevaram redzēt, pacel rokas. Otrai grupai vajag vadītāji, tie nezin, kur jābrauc. Uzņemiet tempu, mašīnas sāk spraukties pa vidu.
Viena daļa brauc bez vadītāja, vēl viena drīz arī tāda kļūs. Kur tu domā? Apmēram 100 no mums aizmugurē. Mēs veidosim kopīgu grupu. Tas vaiprātīgais BMW autovadītājs šķiet vēlas tas man notriekt. Šeit ir izveidojies kaut kāds sajukums. Braucēji ir pa visu ceļu. Vai priekš mūs vēl dzird? Vai ir ārpus uztveršanas zonas? Es varu redzēt galu, tādēļ mēs nedaudz neatpaliekam. Minam aktīvāk, laisti, aiziet, jūs to varat. Jauki, atpaliekam no grafika par stundu. Hanna, tu joprojām esi aizmugurē? Jā, mums bija nokritus ķēde, tādēļ mēs kavējāmies. Šķērsojam ceļu šobrīd. Steidzamies. Steidzamies taču. Kādam ar tādu skaņu saplīs ventils vai riepa. Ik viens, kas bija apkārt izvesa, Interesanti, vai mēs pārspējām Rīgu? Jā, turklāt pamatīgi. Apmeklējot Nīderlandi, tas principā nozīmēja 4 dienas pavadīt uz velosipēdu. Tā tik bija pieredze. Vietējie pie tā jau ir pieraduši, protams. Tīrot kanāls, no tiem tika izvilkt 1,5 miljonu velosipēdu. Tas apjoms nav salīdzināms ar mūsējo. Nav arī brīnums, ka tas, kā viņi izmanto velosipēdus, kā arī pat braukšanas kultūra atšķiras no mūsējās. Viens mans draugs no Nīderlandes arī piedalījās nakts braucienā. Pēc brauciena es nepacietīgi vaicēju, kā tad bija? Un viņš atbild, nekas. Gluži kā ikrīt brauciens uz skolu. Iesākumā es biju vīlies par šādu reakciju, bet tad es sapratu, ka tā tomēr ir pozitīva. Tāds jau ir mūsu mērķis, lai riteņbraukšana kļūtu par tik ierastu lietu, kā tas ir Nīderlandē. Ir grūti aprakstīt, kā tieši riteņbraukšana ietekmē cilvēku. Tā ietekmē to zemapziņā. Un, kad es analizēju, kāpēc man tik ļoti patīk braukt pa mežu, tad es saskatu 2 aspektus. Pirmkārt, man patīk sajūta, kad koki slīd man garām. Uzreiz šķiet, ka pasaule griež citā ātrumā. Šķiet, ka es to esmu tunelī un braucu pretī gaismai. Kad ir saulains, koka ēns ņirb pār seju. Šīs 2 lietas apvienojot, kustoties dabā ātri, tas saskan ar mūsu senatni. Tu jūti, kā tevī uzzirkstīja mednieka savācēja instinkts. Interesanti, bet tieši braukšana ar velosipēdu mūs tuvina pagājušam laikam.
augusts ir vismistiskākais mēnesis. Tad var izbraukt cauri cilvēku neskartām teritorijām Dienvidigaunijā. Tāpat var pabraukt garām labības laukam. Tā smarža, labībai nogatavojoties, pārņem tevi. Tad tu iebrauc mežā un sajūti visā Igaunijā raksturīgo sēņu aromātu. Sastopoties ar krūmājiem, tu jūti slapju lapu aromātu. Vienu reizi es iedomājos, ka tas ir jauns mākslas veids, ko esmu radījis priekš sevis. Smaržu glaznošana. Tu brauc un sastopies ar dažādām jaunām smaržām aiz katra līkuma. Un, kad diena ir pagājusi, tu vari savā veidā radīt smaržu norādes, lai tās ik pa laikam atkal sajustu. Tas ir jauki. Vai esam gatavi bildei? Vai mums ir gatava bilde? Vēl nē. Kādu dienu pienāks diena, kad es braukšu ar velosipēdu pēdējo reizi. Un tā diena pienāks, turklāt nav garantīja, ka tas nenotiks jau drīz. Bet man nekad nav apnicis mans velosipēds. Es nekad neesmu sūkstējies uz tā uzkāpjot, ka esmu pārāk nogurs, lai brauktu. Man ir lielisks sabiedrotais, ar kur kopā esmu daudz izbraukājis. Mēs vienmēr esam uzskatījuši riteņbraukšanu par lietu, kas sagādā prieku. Un mēs nepārstājam domāt, ka velosipēds ir patiesi lielisks izgudrojums, patiesi ģeniāls. Tas sagādā neierobežot prieku. Tas ir, ja ir labs velosipēds. Tu nedaudz paminies, un tad tu ripo kādus 100 metrus uz priekšu. Vējš sit sejā, visapkārt klusums, nemaz nerunājot par sajūtu braucot pa vējumu.